17. maijs ir Pasaules hipertensijas diena, kur atzīmē, lai pievērstu sabiedrības uzmanību hipertensijai un cilvēki interesētos par savu asinsspiedienu, tādējādi novērstu insultu, sirds un nieru slimības, ko izraisa paaugstināts asinsspiediens. Arteriāla hipertenzija ir paaugstināts asinsspiediens, kas ir, es domāju, lielākajai cilvēku daļai kaut kas dzirdēts. Par normālu asinsspiedienu mēs uzskatām 120 uz 80 mm dzīvsudraba stabu, līdz ar to tas ir tas, varbūt, uz ko cilvēkiem būtu jātiecās vai ar ko būtu jāsalīdzinās. Bet savukārt satraukties mēs sākam, vai jau konsultēties ar ārstu droši vien tajos gadījumos, kad asinsspiediens ir vairāk kā 140 uz 90. Vispār zināms fakts, ka hipertenziju mēs saucam par kluso slepkavu, silent killer vai stille killer. Un, diemžēl, bieži vien nekādu simptomu nav. Otra lieta, ja ir simptomi, tad, protams, viens varbūt no tādiem izplatītākajiem ir galvas sāpes. Tā gadījumā cilvēkiem, kam ir galvas sāpes, noteikti pirmais, kas būtu jānoskaidro, kāds ir asinsspiediens. Bet ir jāatcerās, ka asinsspiedienu patiešām ir vērts pārbaudīt pie ārstiem pašam aptiekā. Hipertenziju dēvē par snaudošo epidēmiju arī. Un daudzās valstīs tiek izdalīta arī tāda pacientu grupa, kā jaunie pieaugušie, kas ir sākot no 20 gadu vecuma līdz pat 30 gadu sākumam. Un nav noslēpums, ka šo te galveno riska faktoru dēļ, kas ir mazkustīgums, arī ēšanas paradumi, gal galā stress, patiesībā šo slimību padara daudz biežāku arī jauno cilvēku vidū. Patreiz 2016. gadā mūsu rīcībā ir tik efektīvas, tik modernas, tik tīras zāles, ko arī tik viegli lietot, piemēram, 3 medikamenti sakombinēt vienā tabletē, ka hipertenziju ārstēt ir vienkāršāk kā nekad. Ir jāatcerās tomēr daži aspekti. Pirmais, ka mēs neārstējam tikai asinsspiediena skaitļus, mēs gal galā ārstējam pacientu, un tā pamatideja tomēr ir pasargāt pacientu no sirds asinsvadu problēmām nākotnē. Un otrs aspekts, ko es domāju arī nemazāk svarīgi pieminēt, ka aptiekās būs pieejams gan oriģināls zāles, gan arī patentu brīvās zāles. Nav noslēpums, tās atšķiras arī ar cenu un tā tālāk. Un arī šeit es tomēr novēlētu izdiskutēt ar ārstu tiešām šos par un pret. Jo skaidrs, ka šīm zālēm ir atšķirības, oriģinālas zāles lielākoties ir pierādītas plašos daudz tūkstošu pacientu pētījumos. Ģeneriskām zālēm ir pierādīta bioekvivalence lielākoties 30-50 veselu cilvēku pētījumos. Tā kā, protams, tur ir atšķirība, un kā arī par to, ka mums ir iespēja kombinēt medikamentus, respektīvi samazināt tablešu skaitu. Es domāju, tur arī cilvēciskais faktors pietiekami pierādīts, ka patiesībā sarežģīts zāļu režīms patiesībā ir barjera ceļā uz šo te labvēlīgo rezultātu. Mēs varam sarakstīt 7 zāles 2 reizes dienā, un mēs zinām, ka to pacientam izpildīt būs daudz grūtāk nekā piemēram, 3 medikamentu režīmu 1 reizi dienā. Un līdzestības ziņā tas noteikti tam būs milzīgi nozīme. Bet katrā gadījumā iespējas ārstēties, protams, ir viens ļoti svarīgs priekšnoteikums, ka šīs zāles paaugstinātam asinsspiedienam būs jālieto regulāri, tā kā pēc pulkstenes, nevis kad paaugstinās. Tas ir ļoti svarīgi. Jo būtībā vienkāršais ir tas, ka 2, 3, maksimums 4 nedēļu laikā mēs redzam, kā zāles strādā. Neārstēts asinsspiediens var mums viegli aizvest uz aterosklerozi un uz aterosklerozes komplikācijām, miokarda infarktu, galvas smadzeņu insultu.